Un tā tad, sveiki, sveiki, kā parasti es saku. Šodien tiekamies tātad kārtējā bezmaksas webinārā, bet šoreiz tēma mums ir kā atbrīvoties līdz pat 6 kilogramiem svara mēneša laikā, pie kam bez kaloriju skaitīšanas, bez badošanās un bez sporta zāles. Un no sākuma iepazīsimies, tātad es esmu Sandra. Pēc profesijas digitālā mārketinga speciāliste, arī pasniedzēja jau kopš 20. gada, arī sava Canvas Etsy kursa starts papildus ienākumiem autore šogad. No šogad, ja tātad pavisam nesen esmu kļuvusi arī certificēta likteņa matricas konsultante, un šobrīd mācos nutricioloģiju. Un visu, ko uzzinu, pilnīgi līdzīgi, tāpat kā es esmu darījusi arī ar Canvu un Etsy, pārbaudu primāri uz sevi, jā, kā tas strādā, kur var izmantot, kā tas darbojas, un tikai tad dalos tātad tālāk, vai ne? Un tieši tāpēc arī mans nākamais slaidiņš, kāpēc man ir tiesības par šo runāt un dalīties tālāk, tāpēc, ka es pati esmu šādu rezultātu šobrīd sasniegusi. Un nepretendēju uz to, ka es esmu super-puper guru, tur uzturu speciālists ar 20 gadu stāžu, bet vai tad tas ir būtiski? Galvenais atrast atslēdziņas priekš sevis par to, kas mūs pietuvina kaut kādam mūsu vai problēmas vai situācijas atrisinājumam. Jo, kā jūs redzat šajā bildē, abās bildēs, augšējā bilde ir fotografēta šā gada aprīlī, kad es jau biju savā vislielākajā svarā, un nebaidīšos jums to teikt, tie bija 84,4 kilogrami, pie tā, ka man augums ir 1,68 m. Nu, tie, kas ir tēmā, tie, kas māk rēķināt, jau dažādus tur tos aprēķinus var piemest, cik daudz liekas svara, man dažu gadu laikā jau bija pieaudzis klāt. Un savukārt apakšējā bilde ir jau šogad arī, bet jūlijā, kad jau bija liela daļa kilogramu aizgājuši, bet šobrīd man ir vēl vairāk kilogramu aizgājuši. Šobrīd man jau ir mīnusā 7,6 kilogrami, lai gan nav pat pagājuši 2 mēneši, vai ne? Protams, ka ne jau tas, kad kaut ko vienu, kaut kādu receptīti ieraudzīju vai, nezinu, izdomāju, ka man pa katru cenu ir jānomet tas liekais svars, un tad es esmu badojusies un visu kaut ko tā. Nē, kategoriski nē, jo tāpēc, ka tās pat tiešām nutricioloģijas kursā, kurus mācos, ja tās ir zinātniski pamatotas programmas, un kas tik tiešām strādā uz cēloņu novēršanu, kāpēc mēs vispār uzņemam svaru. Un līdz ar to, ja mēs beidzot saprotam, kas ir tas iemesls, kāpēc mēs šo svaru uzņemam, tad mēs arī vieglāk varam saprast un turpmāk vairs viņu neuzņemt, vai ne? Un, protams, jau nav nekāds noslēpums, ka, ja ir liekais svars tomēr, tad bezgalīgi svarīgi arī ir saprast, ka tas ir saistīts arī ar veselības tēmu. Nevar būt tā, ka cilvēkam ir liekais svars un viņam nekādas problēmas nav. Ja pat mēs neredzam vai nejūtam kaut kādus simptomus, it kā, ja, ārēji, tad mēs nezinām, vai mums ir vai nav taukainā akna, un kā tie tauki iedarbojās uz mūsu iekšējiem orgāniem. Ja liekais svars vienmēr liecina par to, ka mūsu ķermenī noteikti kaut kas nestrādā pareizi, ja reiz mēs šo svaru esam uzņēmuši. Un tāpēc, jā, es sāku ar sevi, un tagad ar prieku padalīšos arī ar tevi. Un līdz ar to tad, kad es jau ieliku sociālos tīklos šo ierakstu par to, ka mīnus 5,9 kg mēnešu laikā, veselīgi vai kaitīgi, man
notika kaut kāds uzlidojums. Daudzi cilvēki bija satraukušies par manu veselību, par to, ka es eju noteikti nepareizu ceļu, jo tāpēc, ka daudzi zina, kā ir pareizi un ka tā noteikti nevar būt veselīgi. Jo visbiežāk, jā, protams, pirmajā mēnesī daudz var aiziet arī ūdens prom, bet galvenais risks ir, protams, ka tie var būt nevis tauki, kas deg, bet tie var būt muskuļi. Jā, tā tad ķermenis var sākt ēst muskuļa masu nost, nevis taukus, un tas ir ļoti bīstams tāds moments, to sauc jā pa sarkapēnī, tagad es jau zinu, bet lēnā garā tātad pa solīšiem tiksim cauri, kāpēc tomēr mēs runājam arī no veselības aspekta, ne tikai izskata un svara aspekta, bet kāpēc ir svarīgi zaudēt svaru, samazināt savu, jā, svaru veselīgi noteikti, saprotot, kādi procesi mūsu ķermenī notiek. Jo, protams, šādu slaidiņu es esmu rādījusi jau vairāk kārt par to, protams, ka mēs visi cilvēki gribam būt laimīgi. Un katram kaut kādā brīdī liekas, ka tās prioritātes ir citas. Es būšu laimīga, ja man ģimene būs laimīga, ja? Vai ja man būs laimīgas attiecības, vai ja es varēšu 3 vai 5 reizes gadā doties ceļojumā, vai ja man būs pietiekami daudz naudas, tad gan es būšu laimīga, vai ja es varēšu palīdzēt citiem. Taču, ja mēs uz mirkli apstājamies, kāda jēga no 5 ceļojumiem gadā, ja mums nav veselības? Vai kāda jēga no naudas, ja mēs nevaram nopirkt veselību, esam to sagandējuši, sabendējuši un arī nespējam palīdzēt citiem, nevaram veidot veselīgas, fēnas attiecības ne ģimenē, ne ar citiem cilvēkiem, ja mums nav veselības. Līdz ar to tomēr laimes pamatā es simtprocentīgi piekrītu, ka tomēr pamatā tā ir veselība un ar lieko svaru laba veselība nav iespējama. Līdz ar to ar kaut ko mums tā tikai jāsāk, vai ne? Un kāpēc tad bieži neizdodas notievēt mūsu laikā, kad tik daudz internetā brīvu resursu ir bez maksas? Ej, ņem, dari, piesakies, visādi maratoni, visādi pasākumi. Pinterests pilns ar dažādām receptēm, angļu, krievu, arī latviešu valodā ir pietiekami daudz informācijas. YouTube ir ļoti daudz jau dažādi video. Bet kur ir tā sāls? Es pati esmu pirkusi. Es gan neesmu sēdējusi uz tādām stingrām diētām, bet es esmu pirkusi. Arī bija vienreiz es nopirku keto diētas, cik tur samaksāju, es neatceros. Un tad bija arī uzturu speciālistu kaut kādas tur tās programmas, kuras arī nopirku. Bet kad es atvēru vaļā un sapratu, ka es tādus produktus dzīvē neesmu ēdusi, un tad nezinu, kā man ir jāpelna, lai es varētu to visu dažādību tik tiešām nopirkt. Man vienkārši tās receptes priekš manīm nederēja. Un es mēģināju kaut kādas 2 vai 3 dienas pat doties uz veikalu un iegādāties, lai man mājās it kā būtu tie produkti, lai es no tiem varētu pagatavot, bet tas bija kaut kā sarežģīti, neinteresanti, nogurdinoši un man pilnīgi nemaz nemotivēja. Un katram no jums iespējams arī ir kaut kāds savs pieredzes stāsts, kāpēc tā ir gadījies. Kāpēc mēs nedarām patstāvīgi, vai ne? Tikpat labi to var salīdzināt arī ar, nu, piemēram, vingrošanu vai sportošanu, vai ne? Kā mēs visi it kā zinām, ka kustēties ir veselīgi, un tajā pat laikā, ja mēs izmantotu visus tos resursus, kas internetā ir pieejami, atkal visās iespējamās valodās, visos iespējamos veidos, sarežģītāki, nesarežģītāki, tad jau nevieni treneri nevarētu nopelnīt naudu, viņiem nebūtu darba. Bet nes kāpēc pēc viņiem ir pieprasījums. Un tā vēl daudz dažādas lietas. Tikpat labi arī šie te paši dietologi, uzturspeciālisti, nutriciologi, tā skaitā, par kuriem daudz smējās, domājot, ka nutricioloģija ir kaut kāda arī no tādas falšas kaut kādas sērijas, bet nutricioloģija tas pats vien uzturu speciālists ir, bet tikai nav vajadzīga medicīniskā izglītība. Mēs saprotam,
un mācamies apgūt tikai tos procesus, kas attiecas tieši uz gremošanas sistēmu, vai ne? Nu, lūk, un kāpēc tad šī metode strādā? Bez tā jau, kā es pat esmu pārliecinājusies, ka viņi strādā, tad man patīk tas, ka te tik tiešām beidzot es sapratu, kādas dažas darbības tikai ir jāveic, lai sasniegtu patiešām efektu. Un šeit par efektu runājot. Es nezinu, vai jūs to varat nolasīt manā sejā, acīs, jo tie, kas redz man pirmo reizi, droši vien nevar salīdzināt, ja? Bet to, kā ir mainījusies mana pašsajūta, kā ir mainījusies attieksme man pašai pret sevi, ja? Kā es sevi redzu, kā es sevi uztveru, kā es jūtos, vēl pat, kā es saku, vizuāli iespējams tik daudz vēl nevar redzēt, ja tos zaudētos kilogramus. Nu, skaidrs, ka man vēl ir kur tiekties un ko darīt, bet nu, tā ir fantastiska sajūta. Tas ir prieks, tas ir gandarījums, un tā ir tāda motivācija turpināt un ļaut savam ķermenim tik tiešām atgriezties savā normālā, veselīgajā svarā. Un metode jāstrādā, kā jau es jau teicu, galvenokārt uz to, lai novērstu tieši šos sākotnējos cēloņus, kādēļ mēs vispār uzņemam liekos kilogramus. Un tiksim skaidrībā, kādi tad ir biežākie cēloņi. Protams, cēloņi ir ļoti daudz, bet ir daži paši tādi populārākie cēloņi, par kuriem arī šodien no sākuma es pastāstīšu, pārskriešu pār teorētiski, un pēc tam noslēgumā būs saldais ēdiens jau tā kā praktiskā daļa pa soļiem. 1, 2, 3, ko tad mēs īsti darām, vai ne? Nu, lūk, tā tad vispār vielmaiņa kā tāda. Nu, tā ir kaut kāda ķīmiska reakcija un reakcija kopums, kas ļauj uzņemtās barības vielas, pārveidot un pēc tam izvadīt laukā no organisma. Protams, paņemot tieši to, kas ir nepieciešams. Bet bieži vien gadās tā, ka mēs uzņemam barības vielas, organisms nespēj tās paņemt, un kā mēs esam viņus uzņēmuši, tā arī smuki izlaižam cauri, un nekas labs mūsu ķermenī neaizkavējās. Ja? Līdz ar to tas ir tāds gudrs mehānisms, kas strādā neatkarīgi no mūsu gribas, vienkārši automātiski strādā process, tam ir vajadzīga pietiekami daudz enerģija. Enerģija vajadzīga, protams, gan asinsritei, gan sirdī, gan aknām, visiem orgāniem, visam ķermenim, visiem iekšējiem orgāniem ir vajadzīga mūsu enerģija. Un enerģija no kā tad mēs varam uzņemt? Protams, ka no dažādām uzturvielām, vai ne? Bet atceramies šeit to galveno momentu, ka tikpat labi šo vielmaiņu mēs varam uztvert arī kā trīs šos dažādos posmus ar vielu uzņemšanu, pārveidošanu tādā veidā, jā, līdz savienojumiem, kas uzsūcas asinīs vai limfā un nokļūst galvenais līdz tām šūnām, jo bieži vien tieši tā pārveidošana nenotiek, vai ne? Un bezgalīgi svarīgais arī trešais moments, lai to, ko mēs esam uzņēmuši, nevajadzīgo, lai neaizturam savā ķermenī, bet gudri izvedam atkal laukā. Un tā tad top piecinieks parasti, jā, liekam svaram. Nu, pirmais, protams, tie ir vielmaiņas traucējumi, tieši tie procesi ir traucēti, un līdz ar to ir dažādas stadijas vielmaiņas traucējumiem. Tur ir insulīna rezistents, prediabēts, cukurdiabēts, pirmais, otrais, bet neiedziļinoties tik sīki, galvenais tas, kad ir vispār vielmaiņas traucējumi kā tādi. Un, ja mēs redzam izmisušo sievieti šajā attēlā, ja, kas ar mērlenti rokā stāv nebet ap kaklu un nevar saprast, vai ar saujiņu kaut kādām burvju tabletītēm iedzert, un cerēt uz kaut ko, ja, kas palīdzēs viņai atgriezties normālā svarā, vai tomēr apēst vienu maziņu
paprikas gabaliņu, ja teiksim tā, kad vienu papriku, nu ko izvēlēties, ko īsti darīt, ar to arī tiksim šodien skaidrībā. Kā otrais biežākais iemesls liekam svaram ir hronisks stress un nogurums. Arī sapratīsiet, jo pa katru no tiem atsevišķi mazliet runāsim, es pastāstīšu, kas tad īsti ir tas hroniskais stress, un ne jau tas, kad es uztraucos, vai vīrs pārnāks mājās laikā vai nepārnāks, bet tas ir ķermeņa stress, ja, un nogurums. Tad nākamais ir hormonālie traucējumi. Mums, kā sievietēm, ir divi tādi ļoti bezgalā atšķirīgi momenti, kas nav vīriešiem, ja? Kā dzemdības un menopauzes periods, un arī šādiem periodiem ir jābūt gataviem un jāsaprot, kas mūsu ķermenī mainās līdz ar šādiem svarīgiem procesiem. Nākamais ir jau, ja notikusi nelaime, teiksim tā, ja mēs jau esam neklausījuši savu ķermeni un esam iedzīvojušies kādās veselības problēmās, vai ne? Visbiežāk pie vainas ir vairogdziedzers tieši, un tad tur nu, mazliet savādāk atkal viss notiek, bet arī nav bezcerīgi. Un kā piektais ir vienkārši nepareiza ēdienkartes struktūra vai arī ēdiena daudzums. Jo ja pat struktūra mums ir pareiza, visi produkti sakombinēti pareizi, bet ja porcijas mums ir gigantiskas un uzņemam stipri pa daudz, jā, tad arī tas var būt iemesls liekam svaram. Un tāpēc sāksim ar pirmo šobrīd, vai ne? Tātad ar vielmaiņas šiem te traucējumiem. Un pie vielmaiņas traucējumiem atkal man patīk šī vienkāršība, vismaz kas man palīdzēja šo visu sarežģīto it kā sistēmu, procesu sistēmu, ja saprast, ka pa lielam mums ir jāiemācās sadraudzēties ar trīs dažādiem hormoniem. Un patiešām es saku, ka iemācīties sadraudzēties ar šiem trīs hormoniem. Un tie ir estrogēni, insulīns un kortizols. Un ja vēl pusotru mēnesi atpakaļ man likās, ak, Dievs, es tak nekad nesapratīšu, kurš ir kurš pa kurā atbild, nu labi, insulīnu es vēl esmu dzirdējusi, kortizols kaut kas arī, nu kaut kas ir dzirdēts, bet lai saprastu, kā tie reāli ietekmē manu ķermeni, man likās, nu es nesapratīšu. Ticiet man, pagājis pusotrs mēnesis, tas ir ļoti viegli un saprotami. Centīšos padalīties, nu, cik nu vien es māku, ja? Bet bez tā, kad ir jāiemācās sadraudzēties ar šiem trīs hormoniem, ir jāsaprot arī to, ka ir dažādi šie kaloriju tipi un nosacīti. Nu, nav, protams, ka labās un sliktās vai pareizās vai nepareizās kalorijas, bet nosacīti es viņas iedalu tādās, ja? Kāpēc? Tāpēc, ka pēc definīcijas, ja mēs apēdam ēdienu, ēdiens ir barības vielas mums, mūsu ķermenim, lai mēs varam dzīvot, lai mēs varam uzņemt enerģiju visiem mūsu procesiem, kas notiek, un arī mums pašiem būtu enerģija. Piecelties, kustēties, priecāties par dzīvi, doties ceļojumos. Un, ja mēs uzņemam pareizās kalorijas, tās vienmēr dedzinās taukus, un ēdiens uzņemtais pārvērtīsies enerģijā. Tieši tā, kā arī tam jānotiek. Savukārt, ja mēs šajā šķīvī saliksim nepareizās kalorijas, tad, diemžēl, ēdiens veidos tādu procesu kā rezerves, jeb tauku slānīti. Jo tāpēc, ka tāda ir daba šīm kalorijām. Un pār šo pareizo, pareizo vai nepareizo procesu, tātad ēdiens aizies vai nu enerģijā vai rezervēs, tiešā veidā atbild tātad mūsu šī te insulīna daļa. Ja, tā ir tieši insulīna atbildība sašķelt un pārvērst vai nu enerģijā, vai nu rezervēs un tātad taukos. Vai ne? Un vēl kāpēc es teicu bez kaloriju skaitīšanas, ka šis webinārs ir bez kaloriju skaitīšanas, jo man kādreiz likās,
svāra vērotājos, vai kur es biju dzirdējusi, ja, ka cilvēki tur mēra, svēr, skaita. Es domāju, bet produktu tak ir tik daudz, kā saprast katram produktam, cik ir tās kalorijas, vai ne? Un vēlāk jūs sapratīsiet, ka var skaitīt kalorijas un apmēram daudzums tā kā uz aci piemest. Kaut gan es to tāpat nedaru, bet princips ir jāsaprot, ka viens un tas pats kaloriju daudzums tieši kā reiz arī ir tas dažādais process, ja, kā insulīns strādās. Jo uzņemot 500 kalorijas ar auzu pārslu, biezputru brokastīs un svaigi spiestu apelsīnu sulu, mēs ļoti strauji palielināsim cukuru līmeni asinīs, tās palielinās insulīnu un liks organismam cukuru pārvērst, ja, taukos, jo viņam ir ļoti strauji, viņš nevar tik ātri strādāt un pārvērst visu. Līdz ar to arī sanāk tādi cukuru lēcieni augšā, lejā, un bieži vien, jā, tātad šis arī ir tas gadījums, ka 500 kalorijas aiziet mums pa skādi, nevis tam, kam vajadzīgs, vai ne? Un savukārt blakus atkal 500 kalorijas, kas pārsvarā sastāv no olbaltumvielām un vērtīgām taukskābēm, tās ir tieši atbildīgas par to, ka viņas stabilizē šo glikozi, pazemina insulīnu un dod ķermenim komandu sādedzināt taukus, jo nav šie straujie cukura lēcieni. Vai ne? Un tad, kad es arī šo kaut kā tā ieraudzīju, es domāju, opā, es tagad zināju, ka nav jāskaita kalorijas, un ka nevar būt tā, ka man noteikti brokastīs jāpēd tikai tur, piemēram, 500 kalorijas, nevar vairāk, nu, un tad ko nu es par tām 500 kalorijām? Nu, nē, tā nestrādā. Nu, nestrādā tā. Atkal ir jāsadraudzējās, ir jāpazīst insulīns, jā, ir jāsadraudzējās ar to un jāsaprot, kādus produktus ar ko salikt kopā. Nu, lūk, tātad insulīnam arī ir tendence tauku slānīti atlikt nu, tādās konkrētās vietās. Nu, tas nav vienmēr tik izteikti, un tomēr, ja sievietē pārsvarā ir tāda, ka šeit uz sāniņiem tauki un mugurā, ja tur tā, nu, vairākas tādas rieviņas, tad visticamāk tas ir saistīts ar insulīnu. Un ir arī tāds jēdziens kā insulīna rezistence, kas tiešā veidā nozīmē to, ka vienkārši šūnas nepareizi reaģē uz insulīnu. Nu, mums viņš ir tas insulīns, bet bez insulīna organisms nespēja piekļūt asinsritē esošām uzturvielām. Un šeit tad parādās arvien tāds slēgtais cikls, ka mēs tieši pateicoties tam, ēdam, organisms atklāja visu rezervēs un neuzņem tās vajadzīgās barības vielas. Un mēs nesaprotam, paiet stunda, divas, mums atkal gribas ēst. Un atkal, pabarojot savu ķermeni nepareizi, mēs atkal nesaprotam, kāpēc pēc stundas, divām atkal gribas ēst. Tas ir kā tāds mūžīgais cikls, mūžīgais dzinulis. Un, ja tas notiek ilgstošā laika periodā, tā insulīna rezistence ir pirmais solīts, pēc tam jau ir prediabēts, tad tālāk cukura diabēts, un mēs savu vielmaiņu esam nokāvuši un ar insulīnu nesam iedraudzējušies. Un savukārt, kāpēc tad šī metode, kā es teicu, jāstrādā tāpēc, ka mums svarīgākais ir panākt to sāta sajūtu. Sāta sajūtu ar tiem pareiziem produktiem, ar tām pareizām kalorijām, kas ilgtermiņā strādā uz mums. Ilgtermiņā, lēnā garā tikai, ja, un neveido tos viļņus. Un tas ir tieši tas, par ko es tik ļoti biju pārsteigta, ka es biju cilvēks, kurš nekad neēdu brokastis. Visi mani radi draugi paziņas to zina. Brokastis es ēdu citreiz 12, citreiz 1, citreiz 4 vai pat 5 vakarā. Es tikai brokastoju. Man negribējās ēst. Nu, tagad es zinu, kāpēc man negribējās ēst, jo tāpēc, kad es biju iegājusi ciklā tādā ritmā, ka es ēdu vakaros. Nu, vakaros, 9 vakarā.
10. vakarā mēs ar vīru varējām izvēlēties uzcept pankūkus, piemēram, jo mēs tak vienmēr esam slaidi, feini, visi kārtībā, mums nav tauku, ne, bet liekā svara. Bet tas jau nenotika viena mēneša laikā, tas notika pakāpeniski, 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 pakāpeniski. Ieradumi mani palika, un, protams, ja es vakarā esmu pāēdusi, vēl pie tam dušīgi pāēdusi, naktī nekas nav pārstrādājies, un man vēl ilgi negribās ēst arī no rīta. Un tad, kad es pārgāju tagad no 25. jūnija uz šo 3 reizes regulāro ēšanu, vēlāk arī pastāstīšu tieši cikos un kāpēc tā, tad es varu jums tiešām pateikt, nu, pilnīgi godīgi no visas sirds, es nekad dzīvē neesmu ēdusi tik bieži un nekad neesmu ēdusi tik daudz. Un sāta sajūta man principā ir visu laiku nepārtraukti. Visu laiku arī no rīta, pirms brokastīm, arī pusdienas. O, pienākušas jau pusdienas, vēl negribu ēst, bet neizlaižu nevienu ēdienreizi, jā, turpinu ēst, jo tāpēc, ka vienkārši labi mazāku porciju var apēst, bet ir sāta sajūta. Un tāpēc ir tā sajūsma, kāpēc gribu arī padalīties tālāk. Otrais iemesls, protams, arī hronisks stress un nogurums. Kā jau es jums teicu, tas nav par tādu stresu kā uztraukums mums pašiem tik daudz, cik ķermeņa stress. Un te no iznāk uz skatuves mūsu nākamais jau, jā, šis te hormons, kas ir kortizols. Kortizolu sauc par stresa hormonu, bet vienlaicīgi tas ir arī možuma hormons. Jautāsiet, kā tā var būt? Nu, tā nu dzīvē ir sanācis, un tā nu viņš šobrīd ir. Un tieši kortizols ir tas, kas mūs no rītiem modina. Mēs pateicoties kortizolam, jā, pamostamies, ceļamies un esam gatavi jaunai dienai, jo viņš atbild par šo možumu mūsu, mundrumu un tādā garā, jā, un līdz ar to ir pilnīgi normāli, ja no rīta mūsu ķermenī ir vislielākais kortizola daudzums, ko pa dienu mums vajadzētu lēnā garā samazināt, un vakar pusē mums jārūpējās par to, lai mēs noteikti nepalielinātu kortizola līmeni savā ķermenī. Un arī pateicoties kortizolam, sievietes ātrāk noveco, tajā skaitā arī viss ķermeņa process strādā daudz sliktāk. Ja? Un kortizols ir arī viens no bezgalā svarīgiem šiem 3 hormoniem, ar kuriem mums ir jāiedraudzējās. Un kādi tad var būt iemesli stresiem? Nu, protams, katram tie var būt ļoti daudz dažādi, arī ārēji tieši faktori pašiem emocionālam stresam, ja? Kas, protams, arī ietekmē mūsu apmierinātību vai neapmierinātību, bet stress noteikti ir arī mūsu attieksme pret kaut kādu situāciju, kas notiek mūsu dzīvē. Jo es bieži stāstu arī tādu lietu par koncertu. Ja mēs uz koncertu aizjām vairāki cilvēki, un kāds, piemēram, žurnālists uzdot jautājumu man, ja, vai, piemēram, pēdējais no publiskā telpā izskanējušiem momentiem, kā Ainārs Mielaus ir neapmierināts bijis ar Robiju Viljamu koncertu, viņam slikts tas koncerts ir, nožēlo, ka ir nopircis biļeti, kā ir vīlies un nezinu, vai paliks līdz beigām, un tajā pat laikā pietiekam daudz cilvēku ir stāvā sajūsmā, ka brīnišķīgs koncerts, fantastisks koncerts jā, ir nianses, ka var nepatikt kaut kādas lietas, ja tur par lamāšanos uz skatuves vai kaut kā tā, bet neiet jau runa par to, tā tad mūsu attieksmi mēs izvēlamies paši. Un līdz ar to arī to mēs varam paši kontrolēt un palīdzēt sev arī lieki, kā tautā saka, necepties, vai ne? Un vēl ir par kortizolu jāzina tas, ka ir arī tāds jēdziens kā kortizola vēders. Nu, tās ir tās sievietes, noteikti visi ir redzējuši, kad ir sievietes ar tādām tievām kājām, tievām rociņām, bet viņām
viss ir tieši šeit, pat gurni viņām ir normāli, ja, bet viss tieši ap vēderu, te krūtis, vēders, viss ir, ja, apkārt, nu, tā kā masa liela. Jā, tās ir saucamais kortizola tieši vēders, un tas ir tāds arī aburtais loks, kas mūs atkal apstādina un neļauj mums notievēt, jo tāpēc, ka te gan arī emocionālā ēšana nāk klāt, ja, kad mēs vēlamies kompensēt kaut kādus um, nervu momentus, emocijas un tā tālāk, un kā likums pārsvarā mēs to darām ar sliktajiem saucamajiem ogļhidrātiem, jeb ātrajiem. Nu, kas ir ātrie? Kas uzreiz momentā mums dod prieka sajūtu, bet kas ātri arī līmeni cukura mums mētās augšā lejā, un līdz ar to paies atkal kaut kāds īsts mirklītis, mums atkal būs sajūta, ka mēs esam izsalkuši un gribas atkal ēst, vai ne? Nu, lūk, kas notiek tad, ja mēs badojamies, ierobežojam sevi un stresojam ķermenī? Tas viss atsaucās. Vairāk tiek ražots kortizols, vēl vairāk, jā, palielinās tik un tā atkal glukozes līmenis asinīs, gribas apēst šo stresu, tiek traucēts vilmaņu process, ir palielināta tieksme pēc dažādiem kārumiem, gardumiem, knakstīšanās starp ēdienu reizēm, ne tikai par ēšanu, ja mēs runājām, un tā tālāk, tā tālāk. Vienmēr sakot, kortizols ir ļoti tāds viltīgs, it kā mūžuma arī, ja, hormons, bet stresa hormons, kurš noteikti, ja mums ir liekais svars, nevajadzētu mums sportot, jo ķermenim tas būs vēl lielāks stress. Protams, tas neatiecas uz cilvēkiem, kuriem ir regulārs sports vai fiziskās aktivitātes, un tagad viņam nedrīkst nodarboties ar sportu vai fiziskām aktivitātēm, bet biežāk tomēr ir tā, ka liekais svars ir cilvēkiem, kuriem nav šīs fiziskās aktivitātes pārāk lielas un noteikti ne sportistiem. Un, ja uzsāk šo ceļu uz svara samazināšanu, tad nevajag darīt savam organismam pāri. Sākt var tikai ar kaut kādām vieglām jogas nodarbībām vai stiepšanās vingrinājumiem. Tagad internetā ir tik brīnišķīgi stiepšanās un izkustēšanās, ja tādi vingrinājumi, un, protams, staigāšana. Vienalga, kur kaut vai pa māju, esmu arī dzirdējis, kā cilvēki staigā vienkārši no viena stūra uz otru stūru apgriežās. Un, protams, tas nav interesanti, ja, bet, piemēram, sliktā laikā un tā tālāk. Tā tad noteikti vēl vairāk, ja mums jau kortizola vēders, tad sportot mēs nedrīkstam. Noteikti tikai un vienīgi staigāt. Un arī pārējiem jāpatur prātā, ka sportiskas, jeb fiziskās aktivitātes vakarā, kad mums ir jāsamazina kortizola līmenis. Atceramies, tas ir mūžuma arī, ja, hormons. Tam ir jābūt augstā līmenī tikai dienas pirmajā pusē. Tāpēc, ja mums ir izvēle sportot vai no rīta vai vakarā, ja mēs to vēlamies, tad, protams, viennozīmīgi to labāk darīt no rīta, nevis celt kortizola līmeni vēl vakarā. Ja? Un kā tad ar to stresu cīnīties? Nu, protams, kad ar sabalansētu atbilstošu pārtiku ir jāzina konkrēti produkti, kas nepazemina kortizolu no rīta, un savukārt tā kā vakarā, kas ir tie produkti, kas pazemina kortizolu. Un tad, ja mēs esam sapratuši, ko mums labāk izvēlēties no rīta, ko mums labāk izvēlēties vakarā un kāpēc, tad viss ir kārtībā. Tad mēs esam sadraudzējušies ar kortizolu un lēnākā vai ātrākā periodā mēs atgriezīsimies savā veselīgajā ķermeņa svarā. Protams, ja nebūs vēl kāda no citiem šiem te iemesliem, kāpēc mēs šo svaru esam uzņēmuši, vai ne? Un atkārtošos, ka nepārtraukta sāta sajūtas nodrošināšana ir viens no galvenajiem mūsu uzdevumiem. Tā tad nevis jāēd maz, jāēd ir daudz, bet jāēd to,
lai tas aizietu enerģijā, kas apēsts. Nevis, jā, tā tad rezervēs. Un, protams, jā, fiziskām aktivitātēm noteikti jā, bet vieglām, kā es teicu, izkustēties, bet sportam kategoriski tā ka nē. Un, protams, pareizam režīmam vajadzētu būt gan gulēšanai, gan ēšanai. Un pieturēties pie normāla diennakts ritma. Atgādinu, ka šobrīd mēs ātri skrienam cauri tādam tā kā teorētiskam momentam, bet drīz jau arī ķersimies klāt praktiskām lietām. Nu, lūk, tātad teicu, ka šis webinārs ir par to, kā es padalīšos, par to, kā es sasniedzu, ja? Savu šo rezultātu. Un kā es zinu, ka ja kāds turpinās tieši tāpat kā es, noteikti negarantē, ka arī būs mīnus 5,9, bet nevar stāvēt svars uz vietas un nesamazināties. Ja? Tātad mans rīts sākas vienmēr ar glāzi silta ūdens uzreiz pēc pamošanās. Nu, es piepilinu klāt 25 ml chlorofila. Man ļoti garšo, bet var izlīdzēties arī ar ingveru, vai citronu, vai piparmētra lapiņu kādu pielikt klāt, vai kaut ko tādu, ja? Un mana izvēle, tā ir mana izvēle. Es izvēlos intervālēšanu, ja 16, 8, kur 8 stundu laikā es ēdu, nu, 8 stundu koridorā, un 16 stundas es ļauju gramošanas sistēmai atpūsties, jo kas notiek tad, kad mēs ik pa laikam un bieži ēdam? Kāpēc manā tagad šajā nutricioloģijas kursā kategoriski apgāza to apgalvojumu, ka jo biežāk ēdīs, bet mazākām porcijām, jo labāk. Tas esot ļoti slikti, jo mēs liekam savai gremošanas sistēmai nepārtraukti strādāt, strādāt, strādāt. Mēs paēdām 8 no rīta, 10 mēs atkal ēdam, 12 mēs atkal ēdam, 2 mēs atkal ēdam. Nu, piemēram, ja mēs ik pa 2 stundām ēdam, bet pat pareizi it kā, ja? Bet tādas maziņas porcijas tas nav tik labi, kā labāk tik tiešām ir 3, maksimāli 4 reizes dienā. Un manā gadījumā, tā kā man tomēr ir tā tendence, ka, nu, vai atmiņa par to, ka man īsti brokastis, nu, neiet tā kā pie dušas, tad man nav problēmas. Tātad pēdējā ēdiena reize man ir 6 vakarā, un no 6 vakarā līdz pat 10 rītā. Es dzeru tikai ūdeni, un pie tā, kad es mostos apmēram 7, apmēram augšā, tad es tātad padzeru to glāzi siltu ūdens, pa ceļam līdz brokastīm es izdzeru vēl dažas glāzes ūdens, un pēc tam jau otrās brokastis ir vai nav. Tas ir cits jautājums, kā nu man kur dienu gribās 2 vai 3 man ir pusdienas, un 6 tad ir jau vakariņas, vai ne? Un pārējā laikā un starp pēdienu reizēm man ir tiešām ūdens, vai augstākais, ko es varu pielikt klāt vēl, ir, nu, piemēram, tagad arī man ir glāzē uztaisīts, ja es lieku klāt, man ļoti garšo elektrolīti. Nu, man viņi garšo, es zinu, ka tas palīdz regulēt skābju sārmu līmeni, un atgriezt, ja, šo te līdzsvaru ķermenī, starp citu var padzerties, bet es izvēlos arī dažādus vēl citus, un arī, protams, tīru ūdens dzeru, ja. Un par ūdeni arī runājot. Ūdens ir arī bezgalīgi svarīgs šis te moments un sastāvdaļa, jo tāpēc, ka pateicoties uzņemtam ūdens daudzumam, mēs spējam palīdzēt limfai atbrīvoties no visām šlakvielām, no visa sliktā. Un, protams, arī žults izstrādē, kas ir bezgalīgi svarīgi. Ūdenim ir tāda liela nozīme, ka tad, kad es arī, piemēram, dzirdu, kad kāds saka, bet man negaršo ūdens, nu, citiem vajag to ūdeni dzert, nu, man nepatīk, man negaršo ūdens, es negribu dzert ūdeni. Tad man gribētos teikt, ka te neiet runa par to, kā patīk, nepatīk, garšo, negaršo, tas, nu, vienkārši tas ir vajadzīgs mūsu ķermenim, lai viņam to palīdzētu. Un ja šodien mums vienkārši nav tāda ieraduma ik pa laikam padzerties, jo es, piemēram, šo glāzi, un es katram gadījumam, ja nu es te aizrunājos, esmu jau sagatavojis jau savu nākamo glāzi jau, ja? Tā kā
Un vidējais patēriņš ūdenim, nu tā apmēram, jā, varētu būt 30 ml uz 1 kg ķermeņa masas, un tomēr ne mazāk kā, nu, it kā pusotrs līdz 2 litri dienā, vai ne? Būtu vēlams, ja mēs tomēr padzertos, ja? Par miegu, ja mēs runājam, ar šo man iet visgrūtāk atzīstos, jo arī es esmu tā sieviete, kas nozog laiku it kā sev cerībā, ka kaut ko es vēl kaut ko padarīšu datorā, pastrādāšu, palasīšu, pastīšos kaut ko YouTube, un man ir sarežģīti agri aiziet gulēt it kā. Un tomēr es ļoti cenšos, jo jau principā no 9 vakarā vajadzētu gatavoties jau tādam tā kā mierīgam, jau tādam ritmam, režīmam, novākt visu lieko nost, vēlams izveidināt arī telpu, kurā mēs guļam, vēlams dzīvoties pa tumsu jau, ja? Ja ir kaut kādi īpaši savu rituāli vai smaržas vai kaut kādi kremiņi, ar ko sakremēties vai kaut ko tā, kas palīdzētu mums relaksēties, atslābināties, ja, tad mēs to varam, protams, ka darīt, bet ir svarīgi arī vēl moments, ko saprast, ka melatonīns izstrādājas pilnīgā tumsā un klusumā. Un savukārt tieši periods no pulkstens 11 līdz 1 mūsu diennakts ritmā ir tas laiks, kad ķermenis pats dedzina vislielāko kaloriju daudzumu. Un ja mēs šajā laikā neesam aizmiguši, tad mēs neļaujam savam ķermenim atbrīvoties dabīgā veidā no kalorijām. Un es ticu, ka man izdosies arī to savā dzīvē regulārāk ieviest. Šobrīd man tikai tā retāk sanāk to ievērot, bet jācer, kad izdosies. Katrā ziņā es katru dienu pie tā piedomāju, un ir jau rezultāti arvien biežāk, kad es tomēr laicīgāk jau dodos gulēt. Vai ne? Trešais iemesls ir hormonālie traucējumi. Jā, nevelti es jau teicu, ka hormonālie traucējumi un tieši arī mans gadījums, kā līdz pat 40, nezinu cik gadiem man bija gana normāls svars, viss kārtībā, un tieši tajā brīdī, kad man sākās premenopauze, viss strauji mainījās, un nekas vairs nestrādāja tā kā līdz šim. Un, ja man likās, nē, tas pāries kaut kādā brīdī, tad viss noregulēsies, nu, tas tikai pašā sākumā, tad nē, tā nav. viss, no, viss kļuva vēl spēcīgāk, ja, tā tad es kļuvu arvien lielāka, un es arī darīju to vislielāko kļūdu, ka mēģināju samazināt gan porcijas, gan ēšanas reizes, bet, diemžēl, man nekas neizdevās, un jā. Nu, lūk, tātad pa lielam trijos vārdos, kā mēs varam pateikt, mums atkal ir jau trešais mūsu draugs - estrogēns hormons, kas atbild par to, ka jau premenopauzes laikā sāk šis hormons mūsu ķermenī ražots mazāk. Ja? Un pēc pēdējiem datiem jau sievietēm arvien agrākā vecumā sāk parādīties jau šie menopauzes, jeb premenopauzes simptomi dažādi, un dažām menopauzes sākas jau 36 gadu vecumā, un jo agrāk tik tiešām šis process sākās, mums ir vienkārši jāsaprot, ka viss, ja organisms mums vairs estrogēnu neražo, pa ko atbild estrogēns? Tam ir ļoti daudz funkcijas, varat izlasīt, jā, slaidiņā, ne tikai, protams, pa libido un tā, bet arī pazemina sirds asinsvadu slimību risku. Un tiešā veidā atkal jau ietekmē mūsu ādas stāvokli, jeb ādas gludumu un to mirdzumu. Un ja estrogēni vairs netiek ražoti, tad tādā daudzumā, tad mums ir jāsaprot, kā to hormonu uzņemt vai palīdzēt mūsu ķermenim kaut kā apmānīt procesus, kas ir sākušies, vai ne? Un arī jau iepriekš teicu, kā parasti ko mēs darām, kad mums sāk parādīties pirmie kilogrami. Protams, mums pirmais uzreiz jāēd mazāk, jāsporto vai jākustās vairāk. Nu,
īsti tas tā nestrādā. Jo, ja mēs ēdīsim mazāk, uh, ķermenis iegūs stresu, nesaņems to, ko viņam vajag, ja tas būs ļoti stipri mazāk, no kā mūsu ķermenis dzīvos, no kā uzņemsim tās barības vielas. Un vēl vairāk, ja mēs šādā trūkumā vēl sāksim vēl sportot un intensīvi nepieradinātam pie sporta un pie fiziskām aktivitātēm ķermenim liksim svīst un trenēties un mēs vienkārši uzaudzēsim tādu kortizolu, ka uz urā, ja? Un par to kortizolu mazliet vēl paturpināt, kaut gan mēs jau par to esam jau sākuši runāt, bet par kortizolu, ka ir arī tāds moments, ka vidukļa apkārtmērs, jā, ja sievietei ir virs 80 centimetriem, un vīriešiem virs 94, tas jau skaitās, kad ir par daudz. Ja? Tāda vienkārši niansīte. Un ko tad tomēr darīt? Nu, daba jau nav glupa, un daba ir par to parūpējusies, lai sievietes nepaliek pilnībā bez šī tik bezgalīgi svarīgā hormona, un par to uzņemās atbildību mūsu virsnieri dziedzeri. Un līdz ar to, protams, ka ne jau tik lielos daudzumos, kā to darīja ja, estrogēns, bet virsnieri dziedzeri arī minimālos daudzumos tomēr ražo šo hormonu, ja, minimālos daudzumos. Un tāpēc mums ir ļoti jāpalīdz virsnierēm teikt viņām paldies, rūpēties par to veselību, lai viņas maksimāli ilgāku laiku spēj nodrošināt mūsu šo veselību. Un tad, kad jā, šie te procesi organismā vairs nestrādā tā, kā mēs vēlamies, tad mums tiešām var ienākt prātā, ka nesaprotot, ko tad īsti darīt, tad mēģināt ķert glābt kaut kādus brīnumlīdzekļus, jeb tabletes vai pulverīšus, kas visbiežāk, es nesaku, ka vienmēr, bet visbiežāk kuru sastāvā ir vielas, kas vienkārši samazina apetīti. Un atkal, nu jau jūs zinat, ja mēs ēdīsim mazāk, kas būs, mūsu organisms būs badā, mums sāta sajūta it kā neliks tā kā traucēt, ja mums nebūs bada, teiksim, tā sajūta, ja mums liksies, ka viss ir it kā kārtībā, sācis sajūta mums it kā apmānīs, ja, jo apetīte tā kā īsti mums vēl nav, mēs varam nēst, bet ķermenim šie procesi iztrūks. Tas ir tāds tā kā apmāņš, ja, tāpēc nevar ilgtermiņā paļauties uz šādu momentu. Un tiklīdz mēs pārtraucam šos pulverīšus vai tabletītes lietot, tā, ja nemainam paradumus, ēšanas, tad atkal ātri viss atgriežas atpakaļ, vai ne? Nu, līdz ar to atkal risinājums, protams, ka tur ir, ka mums vajadzētu izvēlēties konkrēts produkts, kas atkal neiet taupos, bet enerģijā noteikti jāiekļauj arī auga izcelsmes estrogēns, kurus es vēlāk arī minēšu, konkrētus pārtiks produktus. Nedodam arī, nēdam šos produktus, kas dod cukuru svārstības, un atkal režīms, 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 režīms. Režīmam ir jābūt, un ja kādreiz mēs jaunības dienās varējām daudz ko, tad, kļūstot vecākiem, mēs jau noteikti vairs nevaram atļauties to, ko varējām agrā, agrā jaunībā, vai ne? Nākamais periods ir it kā grūtniecība un arī pēcdzemdību periods. Nu, skaidrs, kad sieviete kļūst lielāka, un bieži vien vainu noveļ uz to, ka, jā, man pēc dzemdībām svars neaizgāja, man ir hormonālie traucējumi un problēmas. Jā, tā tik tiešām var būt, jo, protams, kad gaidot bērniņu, viss ķermenis, viss organisms mainās, arī hormoni strādā savādāk, orgāni atrod sev vietu un pārregulējās un pārstrādājās, pārkustās, ja, kaut kur savās vietās un tā. Taču tas nav tik ļoti bieži, cik bieži ir tas, ka sievietes nodarbojās ar pašapmānu un stāsta sev, ka man tagad jāēd pa diviem. Tā nav, jo tāpēc, ka bērns ņem uzturvielas nevis no mammas šķīvja, bet no mammas ķermeņa.
Tātad sievietei uzturvielas, cik ir uzņemtas, bērniņš ņem no uzturvielām, kas ir jau uzsūkušās. Tas vidējais posms, ja tātad mēs uzņemam, tādu uzsūcam, nu pārstrādājam un uzsūcam, un pēc tam izvedam lieku ārā, vai ne? Un tajā vidējā posmā, ja, no turienes viņš ņem, nevis no mūsu šķīvja. Un ja mēs turpināsim uz šķīvi likt, nesaprotot, ko, man tak jāēd pa diviem. Nu, tā nav. Mums galvenais arī ir jāzina, ko mēs ēdam, kāpēc mēs ēdam, un vai bērniņam būs ko paņemt. Un, nu jā, kā piemēram, ja mamma ir kaut kādas vielas, piemēram, 8 vienības no 10 vajadzīgajām, tad bērns var visas šīs 8 arī paņemt sev, un mamma atkal paliek bešā. Ja? Tāpēc te ir tāds medicīniskas dabas jautājums, tad ir jāpārbauda šie hormonu līmeņi, un tas jau nav nutricioloģijas, ja, vai uzturu speciālistu ziņā, ja, tad iespējams, ka tās jau tiešām ir jau arī veselības problēmas, vai ne? Tieši kā reizes ceturtais moments bija šīs veselības problēmas. Nu, ja aiziet jau līdz veselības problēmām, tad jau ir arī tā bēdīgāk mazliet, un tomēr nav bezcerīgi. Jo galvenokārt vairogdziedzeris var būt pie vainas tam, ka ķermenis nestrādā mums arī tā, kā gribētos. Ja? Un, ja mums ir problēmas ar vairogdziedzeri, ja tā ir medicīniska rakstura problēma, ko apstiprina analīzes, tad no sākuma mums ir tomēr jātiek skaidrībā ar šo te vairogdziedzeri, jāatjauno vielmaiņas darbs, un tikai pēc tam mēs varam sākt ēst pareizi, lai viss nostātos savās vietās. Jo pretējā gadījumā, ja cilvēkam, kuram ir problēmas ar vairogdziedzeri, un ja viņš tagad sāks uzņemt it kā pareizās šīs te visas vielas pēc manā ieteikuma, kādu ko un režīmu, un tā tad arī var nebūt šis te efekts, jo vairogdziedzers visu var traucēt un nestrādā tā, kā nākas. Vēl mazliet par veselību un skaistuma kombināciju. Ja? Protams, ka arī šie nepareizie ēšanas paradumi ietekmē arī mūsu izskatu, un nevienmēr ir svarīgi, un ne jau vienmēr visiem ir arī liekais svars. Var gadīties arī tā, ka liekā svara nav, bet mēs tik ļoti esam nomocījuši savu metabolismu, ka tas vizuālais īsti mums tā, nu, nekā teiksim tā, ja. Un arī ir tā, ka vienmēr ir jāpaskatās, ka ja mūsu gremošanas sistēma nav gatava vēl, ja, tad mums jāsāk ir noteikti ar attīrīšanos. Jā, 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 es jau zinu, daudzi tagad stāsta, ka muļķības ir visas attīrīšanās, kad ķermenis pats ir spējīgs attīrīties. 100% piekrītu. Vesels ķermenis ir spējīgs attīrīties, bet pie tā lielā toksīnu un visvisādu plasmasas gabaliņu daudzumu, ko mēs apēdam, ķermenis nevienmēr var pats labprātīgi ar to tikt galā, vēl jo vairāk, ja mēs mazlietiņ varam viņam palīdzēt, tad kāpēc lai to tomēr nenodarīt viņam, nu, kā labu žestu, palīdzību, ja, savam ķermenim. Un par skaistumu cenu runājot, bieži vien, jā, cilvēkam liekas, nē, es negribu dzert ūdeni, nē, ir sarežģīti ievērot tur kaut kādus tur apzināts ēšanas principus, priekš kam? Nu, skaistumam ir sava cena, protams. Nu, ir procedūras, kas pasaulē maksā pietiekami lielu naudas summu, mērāms tūkstošos. Tagad esot Holivudā atklāta kaut kāda tur jaunākā metode, ko neviens nevar saprast, ko viņas īsti ir izdarījušas. Dažas tur aktrises, kas ir kardināli izmainījušās līdz nepazīšanai, un tiešām izskatās fantastiski. Bet, nu, līdzīgi arī kā jocīgi ir, man tagad jau 100% ir skaidrs, ka tās nevar darboties atsevišķi. Uh, ja mēs izvēlamies dārgu kosmētiku tikai un vienīgi cīņai ar sekām,
Jo āda, mūsu izskats, ja, protams, mēs varam viņu mazliet retušēt, notušēt, ja, lai mazliet kaut kā palīdzētu viņai no ārpuses. Jā, mazliet mēs varam palīdzēt, bet no iekšpuses jau atkal veidosies atkal tā āda, no šūnām, kas netika pābarotas, netika pareizi toksīni izvadīti, nepietiek visi nepieciešamie arī tur minerālu vielas, vitamīni, barības vielas un tā tālāk. Ja līdz ar to, kāpēc cilvēkiem liekas, ka nopērkot superdārgu krēmu, super labu pazīstamu zīmolu, tad noteikti man šis krēms noteikti palīdzēs. Nu, nenotiek arī tāpat kā nav burvju tabletītes, tāpat arī nav nekādu burvju krēmi, vai ne? Un vēl turpinot par šo veselības jautājumu, protams, kad vislielākais nopietnākais biets šodien mums ir sirds asinsvadu slimības. Visā pasaulē, tas nav tikai Latvijā, tas ir visā pasaulē, un ja mēs paskatāmies uz skaitļiem, tad iedomājieties, gadā pasaulē 7,25 miljonu cilvēku mirst no tā. Tas ir briesmīgi liels skaitlis, pie kam, ka tas ir atkal ķermeņa normāls process, ko viņš ir veidojis pateicoties mūsu ēšanas paradumiem, un mēs to darām paši apzināti. Bet mēs taču varam to novērst. Un novērst nevis tad, kad mēs uztaisām parastās analīzes, ko mēs parasti analīzēs meklējam, ja tā tad slikto holesterīnu, labo holesterīnu, man vēl ir normas robežās, ja, nu, viss kārtībā, nu ir mazlietiņ, bet es tak nemainīšu savus ēšanas paradumus, jo man tak tik ļoti garšo cepta, kraukšķīga ar nezinu, tādu tur vai vistiņu vai kaut kas tam līdzīgs, piemēram, vai ne? Un līdz ar to atkal. Ja iepriekš mēs runājām par skaistumu cenām, ja, tad atkal padomājam, kāda ir mūsu veselības cena, ko mēs paši sev, savām rociņām, ar savu muti, ja, nodaram savam ēdienam. Un tā, katrā ziņā, protams, bez tā ir svarīgs arī omega 3. Protams, arī tagad es jau zinu, ka ne tikai omega 3, ja, bet nu, to arī min ļoti daudz dažādās vietās. Un ir jāēd jūras zivis, liņsēklas, rieksti, jūras kāposti un tā tālāk, lai palīdzētu savam organismam uzlabot šo holesterīna stāvokli un pasargātu sevi maksimāli ilgi no kaut kādām šausmīgām, briesmīgām lietām. Un iespējams jums tas būs pārsteigums, bet runājot par asins analīzēm, es ļoti bieži esmu dzirdējusi, nu, es neesmu slēpus, jā, es, protams, lietoju duolēfu produkciju, esmu pilnīgi par to, ka kaut kas ir jālieto, vai visiem jālieto duolēfu, iespējams, ka ne, iespējams, ka jūs varat kaut ko citu lietot, bet to, ka jālieto ir, par to es gan esmu pārliecināta simtprocentīgi, ka ir jāatrod tie līdzekļi un tie uzturu bagātinātāji, tās vielas, kas jums garšo, kas jums der, kas jums patīk, bet noteikti ir jāpapildina savus uzturvielu uzņemšanas, teiksim, tā klāsts, ja? Un, kad es ar kādu runāju un saku, nu, varbūt tās kādu tur, nezinu, vai šķiedri vielas, vai vitamīnu padzert, vai kaut ko tādu, nē, man viss kārtībā, man ir labas analīzes. Tad ticiet man, nododot vienkārši pārasto asins analīzi, nu, mēs jau arī tur redzam tikai tur eritrocītus, leikocītus, ko mēs tur vēl redzam, tos pašus holesterīnus, trombocītus, nu, kas tur vēl ir vai nav iekaisums, kāds ir cukuru līmenis un kā mums ar holesterīnu, nu, pa lielam. Labi, tur citi vēl uz D3 vitamīnu, uz D vitamīnu nodod, bet pa lielam jau nepārbauda daudz dažādas rādītājas, vai ne? Un šeit es ņēmu šodienas informāciju no centrālās laboratorijas Latvijā, kas piedāvā tieši vielmaiņas asins analīzes, lai pārliecinātos, kā strādā mūsu metabolisms un vai mūsu kaulu veselībai arī netrūks kādi būtiski mikroelementi, ja, un kāds ir to līmenis. Un tur var ļoti daudz atbildes redzēt. Un redziet, uz kādiem datiem
Ja, tiek ņemtas šīs analīzes, tur viss visādi vispār pat nedzirdēti, ja tur bilirubīns, es vispār nesapratu, kas tas tāds ir, nu, pārējie vēl kaut kur kaut kā ir dzirdēts, un redziet, ja, kāda ir šādas analīzes maksa. Cena 83,99 eiro, bet ar kaut kādu veselības karti, ar karti veselība, tā tad 50 eiro mēs varam samaksāt. Ja? Tā kā, protams, ja kādam ir interese, var pārbaudīt to, un tad jau redzēt jau pilnīgāku ainu, jo, ja ir smagāki gadījumi, tad tiešām tas ir nepieciešams. Nu, manā gadījumā es neesmu tādu analīzi taisījusi, jo es jūtos brīnišķīgi, priecājos par rezultātu un ar prieku dalos arī tālāk. Protams, tāpēc arī nevelties izvēlējos tieši šo duolaifu, tieši tāpēc, ka man patīk viņu saucamā 5S stratēģija, kur ir sabalansēts uzturs. Tagad mēs zinām, kāpēc tas sabalansētais uzturs noteikti vajadzīgs, ka mums tik ir jādraudzējas ar tiem hormoniem, vai ne? Sportiskās aktivitātes, jā, kaut kādām aktivitātēm noteikti jābūt, taču, ja mums ir ļoti liels svars liekais, tad nav ieteicams sportot, bet sākt kustēties, jā, vajadzētu. Tad ir stresa vadība, jeb darbs ar prātu, ar stresu, ar nogurumu, ar visu pārējo. Ja? Protams, arī sistemātiskā tīrīšanās mums ir jāpalīdz šī vielmaiņas trešai stadijai, arī lieko izvadīšanai noritēt veiksmīgi. Ja? Un sabalansētu uzturvielu papildināšanu, jo ar ēdienu vienalga, lai vai cik mēs tos burkānus sapēstu, vai lai cik tos spinātu zaļos kokteļus mēs izdzertu, mums nav iespējams uzņemt tādu buķeti, kas pilnībā apmierinātu, jā, mūsu ķermeni un lai viss strādātu simtprocentīgi kārtībā. Nu, lūk, protams, ir daudz dažādi veidi, ir ne tikai šķidrā formā, kapsulu formā, pulveru un šķīstošo tablešu formā, bet ir arī kosmētika. Bet tas jau cits stāsts, vai ne? Tā kā noteikti atrodiet savus, protams, es iesaku Duolife, bet negribat, skatieties, meklējiet, kādus izvēlties jūs. Nu, un piektais iemesls ir ēdienu kartes šī te struktūra, jeb kādus pārtiks produktus mēs sakombinējam kopā. Kādreiz man likās, kā Ķīnas ābece, nu jā, es zinu, it kā olbaltumvielas, tauki, it kā skaidrs, bet kas ir šķiedrvielas, kas ir ogļhidrāti? Man īsti nebija skaidrs, man likās, nu, ogļhidrāti, nu, kas ir ogļhidrāti? Nu, augļu ogas, dārzeņi. A, kāpēc izrādījās, ka ogļhidrāti ir arī hamburgers? Kāpēc arī maize? Kāpēc? Un tad man kaut kā putrojās, un es nekādīgi nevarēju saprast, kā tad tikt skaidrībā arī ar šiem te saucamajiem celtniecības materiāliem. Es ļoti ceru, ka palīdzēšu arī jums tagad tikt ar to skaidrībā, ja? Tātad, par šo Harvardu šķīvi uzturu daudz jau droši vien ir dzirdējuši, ka pusei no šķīvja būtu pareizi jābūt ar dārzeņiem un augļiem, ja? Pie kām vēlams, lai ir dažādās krāsās, lai ir dažādāk, nevis viena veida, tur, piemēram, salātu lapas, ja? Bet krāsaināks kaut kas, ja? Un noteikti akcentiņš uz to, ka kartupeļus šeit mēs nepieskaitam pie dārziņiem, jo kartupelis jebkurā formā ir ļoti augsta cukuru saturošs produkts. Un kartupeļus es, piemēram, apēdu šī pusotra mēneša laikā tikai vienu reizīti, jaunos kartupelīšus novārījām ar vīru, un arī ļoti nedaudz, nelielu porciju, bet, protams, ka neatteicos, ja? Tad vienai ceturdaļai no jūsu šķīvu vajadzētu aizņemt pilngraudu pārtikai, ja? Tā tad tie var būt dažādi tur šie te putrājumi arī, un tā. Arī brūnie rīsi, un arī tieši kāpēc pilngraudu, jo arī pilngraudu tieši šiem produktiem ir maigāka ietekme uz atkal jau šo cukuru un insulīnu līmeni asinīs nekā baltmaizē, baltajiem rīsiem un citiem rafinētu graudu produktiem, vai ne? Un
Vēl vienai ceturdaļai ir jābūt tātad olbaltumvielu produktiem. Un ja mēs šādā veidā kombinēsim, ka puse dārzeņu ogas, ja, ceturtā daļa pilngraudu pārtika un ceturtā daļa olbaltumvielas, nu tad vajadzētu būt visam ļoti forši un kārtībā. Bet, protams, kad olbaltumvielas man arī kādreiz domā, nu gaļa un olas viss, bet arī nav tik vienkārši, jā, jo tāpēc, ka tur ir arī zīvis, tā skaitā, pupiņas arī tā skaitā, rieksti un tādā garā. Tā kā jāsāk iet šajā tēmā arvien dziļāk, dziļāk, tad kaut kā viss saliekas pa plauktiņiem, un šobrīd, ja man brokastīs ir jāsaliek savā šķīvī kaut kas, tad es nevis, kas man ir mājās, ko es varu apēst, uzsmērēšu baltmaizīta dzintara sieriņu, piemēram, un uzlikšu tomātu šķēlīt virsū. Nu, kategoriski nē. Bet kādreiz es tā ēdu. Tad tagad manas brokastis ir izmainījušās kardināli, nu ne tikai brokastis, protams, bet arī pusdienas un vakariņas. Un teikšu tā, es esmu ļoti priecīga, jo no sākuma, protams, bija it kā neierasti vai ne tā ēst, bet nevienā brīdī nekas nav bijis negaršīgs, un man šobrīd pat ļoti garšo katrs ēdiens, ko es ēdu. Ja es parādītu jums savas fotogrāfijas, kā es fotografēju visus savus ēdienreizes, sev par prieku. Noteikti vēl ir jāpiedomā arī par eļļām. Eļļām mūsu ēdienkartē ir jābūt, bet mums ir jāizvēlās veselīgās eļļas. Noteikti ne tās, kas satur tās transtaukskābes, ja? Un arī, ja mēs lietojam olīveļu, tad jāsaprot, ka tas nekas, ka tā ir olīveļa, tad tā tomēr ir olīveļa, ja? Tad arī to mēs nelietojam pārāk daudz visur, kur vien varam, vai ne? Nu tā tad. Atceramies pa vielmaiņu, ka mums ir šis trešais posms arī par šo uzņemto vielu pārstrādes produktu izvadīšanu. Un līdz ar to ir jārūpējas par zarnu atbalstu pareizai toksīnu izvadei. Un ticiet man, tieši šajā posmā pieslēdzas klāt šķiedrvielas, jo mēs nekur neredzējām mūsu tajā uzturšķīvī, kur gāja runas par šķiedrvielām, vai ne? Tur bija ogļhidrāti, tur bija olbaltumvielas, tur bija, ja, tā tad vispārējais, izņemot šķiedrvielas. Noteikti ir jālieto arī šķiedrvielas, un sieviešu draugi menopauzē, jeb produkti, kurus noteikti vajadzētu lietot ikdienā, vismaz daļu no tiem, protams, ne jau visus nepārtraukti, jā, bet noteikti akcents uz līnsēklām, lēcām, turkuzirņiem, pākšu pupiņām, visām citām pupiņām, riekstiem, galvenokārt mandalēm. Vispār mums kursos māca, ka dienā, jā, it kā ieteicams tie 50 grami, bet ja mēs ēdam sabalansēti un tā kā es lietoju arī to dolaivu zelta zivju, nevis zivju, bet to zelta eļļiņu klāt leju, kur ir ļoti labs sastāvs, un tā tad man nevajag 50 gramus dienā mandeles, un es ēdu katru dienu pa 10 mandelēm, bet katru dienu, lai uzņemtu arī tādu veidu taukus, ja? Un galvenais jāuzņem arī krustzieži, kas ir brokoļi, puķkāposti, brisels kāposti, dažādi visvisādi, ja, kas man arī šogad tieši ir iegaršojušies, un pirmo reizi arī savā dārzā tieši bija iestādījusi brokoļus, kur ar prieku noņēmu savu ražu, nogriezu, saliku maisiņos, sasaldēju, man ziemā būs ko pamieloties, ja. Zemenes no ogām, melenes, avenes, kazenes, no augļiem ābola bumbieri būs labākā izvēle, jo nav tā, ka pilnīgi visus, ja, augļus un ogas ieteicams ēst, jo tāpēc, ka daudzām ogām ir ļoti, ļoti arī liels cukuru līmenis, augsts cukuru saturs un vēl dažādas tur lietas, līdz ar to nav ieteicams
lielos daudzumos, bet kāpēc gan ne? Un noslēgumā, protams, šī te ne tikai kā sākumā mēs sākam, kad lindsēklas ir ļoti veselīgas, tad arī, protams, lindsēklu eļļa. Tagad tu zini, no kā rodas liekie kilogrami un liekais svars. Un ja mēs tā tad novērsīsim, jeb sakārtosim un atgriezīsimies pie sapratnes, lai saprastu visus šos piecus momentus par vilmaņas sakārtošanu, ka mums ir galvenie trīs draudzīgie hormoni - insulīns, kortizols, estrogēns. Tad ir sapratne pār labām un sliktām kalorijām. Tad galvenais, kāpēc mēs ēdam, lai mēs varētu nodrošināt sev sāta sajūtu, noteikti iekļaut arī mērenas vismaz sākumā fiziskas aktivitātes. Pie otrā mums ir hronisks stress nogurums, ko mums vajadzētu mazināt un nevajadzētu darīt savam ķermenim pāri, tāpēc ēšanas un miega režīms ir bezgalīgi apsveicams mūsu ikdienā. Pie hormonāliem traucējumiem esam gatavi. Ja mums tuvojas menopauzes vecums, jā, tad izvēlamies produktus, kurus es jau jums iepriekš jau pateicu, saprotot, ka ar virsnierēm jādraudzējās un jāpalīdz viņām ražot šo estrogēnu priekš mums, jā. Tad noteikti veselības profilaksei negaidīt, kad mēs saslimsim un kad ķermenis jau mums signalizēs un dos signālus par to, ka palīgā kaut kas nav kārtībā, ka vienkārši profilaktiski jau parūpēsimies par to, sniedzot papildus uzturvielas. Nu, un, protams, rūpēsimies par pareizu ēdienkartes struktūru un ēdienu daudzumu. Tadadadam! Esam beidzot tikuši līdz praktiskai daļai. Mēs jau drīz beigsim. Es domāju, ka noteikti neaizņems vairāk kā pusotru stundu. Un domāju, ka būs aizraujoši izskriet cauri praktiskai daļai. Ķeramies klāt. Tātad, pirmais. Mums ir svarīgi saprast mūsu mērķi. Kāpēc? Priekš kam? Ko mēs iegūsim, kad mēs samazināsim savu svaru, kad mēs būsim daudz slaidākas, kad mums acis spīdēs, kas būs tas papildus bonusiņš, ko mēs saņemsim. Nu, es jau priekšā esmu uzrakstījusi, ka visbiežāk mēs, lai vai kādus mērķus dzīvē uzstādītu, mēs jau gribam ne jau to ceļojumu, bet mēs gribam to sajūtu. Un mēs gribam nevis laimīgas attiecības, lai mums būtu vienkārši cilvēks blakām, bet mēs jau gribam justies laimīgi un mēs gribam to sajūtu. Tad, kad mēs vēlamies notievēt, tad nevis vienkārši man ir vienalga, ja es esmu tieva vai rasna vai kā, bet man ir tā sajūta, ka es sev patīku, ka man ir laba pašsajūta, vai ne? Tā tad visam pamatā, jebkuram mērķim mums ir tas, ka mēs vēlamies kaut kā justies. Un līdz ar to, uzsākot šos regulāros, apzinātos ēšanas paradumus, var gadīties tā, ka ķermenis teiks pretī kaut ko sākumā un teiks, ai, nu beidz, ko tu te āzējies, ja, vai te kaut kā esi uzsākus. Nu, nav jau tā tik traki. Es tā sev mierināju vairākus gadus. Vairākus gadus mierināju, nu vēl tak nav tik traki, nu es tak neesmu rasna, es tak tikai omulīga esmu. Un ķermenis tikai pamst un kļūst ar vien lielāks, ja. Tātad ķermenis atradīs 101 pat aizbildinājumu, ja, lai turpinātu neko nedarīt, jo tak nedarīt ir ērtāk nekā mazliet piedomāt, vai ne? Taču, lai mēs katrs pats varam apmēram plus mīnus, jā, aprēķināt, tad pēc tādas broka formulas, ja mēs skatāmies, tad no mūsu auguma centimetros, nu, plus mīnus jāatņem it kā 100 nost, jā, sievietēm plus mīnus it kā vēl 5 kilogrami. Nu, tā tad varam ņemt arī nost 105, jā, vai kaut kā tā. Nu, tā tad, ja mans svars, nevis svars, bet augums ir 1,68 m, jeb 168 centimetri, atņemot 100, sanāk 68. Un pēc šīs te broka formulas mans it kā ideālais svars būtu robežās no 63 līdz 73 kilogramiem. Nu, pēc broka formulas, ja? Bet ir arī tāda lieta kā ķermeņa masas indeks.
kas aprēķina, ja, kur ievadot kalkulatorā arī savu augumu centimetros un ievadot savu tagadējo svaru, kas ir 76,8, mēs redzam, ka mans rezultāts ir 27,21, un ja blakām šeit apakšā ieraugam, ka par lieko ķermeņa masu liecina, ja ir rādītājs no 25 līdz 29,9, ja, tad es skaidri saprotu, ka es ar savu svaru šobrīd vēl joprojām atrodos savā liekā ķermeņa masā. Un, lai tiktu līdz indeksam no 18,5 līdz 24,99, man vēl ir ceļš ejams, ja? Bet tas nav bēdīgi, jo man šis ceļš patiešām iedvesmo un ļoti patīk. Nu, lūk, vēl nākamais moments ir piefiksēt, tad, kad mēs sākam šo ceļu, ja, piefiksēt sākotnējos datus. Nu, tātad sākotnējie dati ir augums, svars, viduklis un gurni. Kāpēc? Tāpēc, ka atceramies, ķermeņa masas indeksa normālā robeža ir no 18,5 līdz 24,99. Ja? Taču var gadīties tā, ka jūs pat atrodaties savā veselajā ķermeņa svarā, un tajā pat laikā tauku slānis var būt lielāks, kā vajadzētu, un reizēm arī tauku izvietojums neapmierina. Un tad nāk tālāk vēl kāda neliela formuliņa, kā mēs salīdzinām attiecību starp mūsu vidukli un gurniem, vidukļa un gurnu apkārtmēru. Un norma skaitās, ja sievietēm ir mazākā 0,85 un vīriešiem mazāk kā 0,9. Taču vēlreiz atgādinu, ka tas attiecas tikai uz tiem gadījumiem, kad svars patiešām ir normas robežās. Jo, piemēram, ja kādai sievietei ir ideālās sievietes proporcijas, 90, 60, 90, tad saprotam, ka viduklis ir 60, gurni 90, un rezultātā, ja šo savukārt it kā rezultātu iegūstam 0,66 un tā tālāk, jā, lielumu. Savukārt, jā, tikai man viena nulīte pazudusi, ja šo pašu rēķinās sieviete, kurai ir 80 vidukļu apkārtmērs, un mēs atceramies, kas ir 80. Noteikti tas jau ir kaut kas uz kortizola problēmām jau, jā. Tātad, ja sieviete ir sākot no 80 apkārtmērs vidukļa un augstāk, tātad tas jau var attiekties uz kortizola vēderu, vai ne? Un tā tad, ja ir 80 un 120, nevis 12, protams, domāts, ja, redziet, proporcija ir tieši tāda pati. Tāpēc tas attiecas tikai un vienīgi uz tiem gadījumiem, kad ir normālā ķermeņa masa cilvēkam, ja, un nav liekais svars. Un savukārt, ja ir augstāka šī te, augstāks šis rezultāts, tad tas jau ir atkal jau bīstam veselībai. Trešais moments. Tiem, kam gribās tomēr parēķināt mazliet un paspēlēties, jā, tad ir arī tāds moments kā pamat vielmaiņas ātrums. Es šiem te cipariem, mācoties, protams, man visi šie termini un cipari ir jāsaprot, jāapgūst, bet tur arī kursos mums stāsta, ja, ka ja tu sāc pieturēties pie tādiem vienkāršiem, burtiski 1, 2, 3 darbību principiem, un ja tu redzi rezultātu, kuru tu piefiksē, un tev tas apmierina, tad nav jāiedziļinās vairāk, cik kalorijas es apēdu ikdienā, jā, kāds ir mans pamatvielmaiņas ātrums un tā tālāk. Nevajag savu galvu piebāzt ar lieku informāciju tā jau šajā pārbagātajā informācijas laikā, vai ne? Un tad, lūk, galvenais atkal, lai mēs saprotam, ka, piemēram, cilvēks, kuram ir ļoti liela slodze, fiziskām, ja, piemēram, sportisti vai tad, ja viņi sadedzina 2,5 kalorijas, ja, protams, ka viņi var apēst arī 2200 kalorijas dienā. Galvenais uzdevums it kā ir sadedzināt vairāk, nekā mēs uzņemam it kā, ja. Un, lai mēs varētu atrast savu pamatvielmaiņas ātrumu, ja,
tad ir lūk šāda programma, nevis programma, bet formula varat nofotografēt, kur ir konkrēti skaitļi 655 plus 9,56 reiz mūsu kilogrami. Man šobrīd 76,8 plus 1,85 reiz augums centimetros, tātad 168 mīnus 4,68 reiz. Cik mums ir pilni gadi, nevis cik drīz būs, vai cik vakar vēl bija, bet šodien jau savādāks, tātad pilni gadi, cik mums ir, un iegūstam tātad pamat vielmaiņas ātrumu. Tātad šis ir kaloriju daudzums, ko mans organisms spēj sadedzināt, nedarot pilnīgi neko. Es varu gulēt gultā, organisms strādās pats, tērēs enerģiju iekšējiem vielmaiņas procesiem un sadedzinās šādu kaloriju daudzumu. Tieši tik interesanti tas ir, bet nekā vairāk, lai iedziļināties man tajā ļoti negribās, bet, nu, padalos arī ar jums, ja nu kādam tas liekas interesanti. Tad, lai aprēķinātu ideālo, jā, tā tad vēlamo kaloriju daudzumu dienai, tad mums ir jāņem vērā vēl papildus klāt ne tikai jau vairs augums, svars un arī vecums, bet arī mūsu fiziskās aktivitātes koeficients. Un, ja piemēram tā kā manā gadījumā man fiziskās aktivitātes ir minimālas šobrīd vēl joprojām, jo es lēnām cenšos apgriezties, nevis uzreiz hejā, hejā. Jā, uzreiz tur ļoti, ļoti strauji, nē, es negribu stresu savam ķermenim. Es lēnā garā prātīgi, bet katru dienu regulāri tomēr, ja? Nu, lūk, tātad jau pie šiem 4 rādītājiem, tātad mēs varam tikt pie nākamā jau cipara. Jā, tātad, ja mēs šo 1461,328 kalorijas neko nedarot, ko mēs ieguvām, ja mēs sareizināsim ar 1,2 šo indeksu, jā, tad mēs tiksim pie kaloriju daudzuma diennaktī, kas mums būtu jāpatērē, lai saglabātu esošo svaru, ņemot vērā šīs te aktivitātes. Ja? Tātad manā gadījumā tās ir 1754 kalorijas, nu nosacīt var teikt. Ja? Savukārt, visur runā, ka vienmēr noteikti ir jābūt kaloriju deficītam, vai ne? Tiem, kam gribās skaitīt, protams, var ar šo nodarboties. Ja? Man nepatīk skaitīt, bet pastāstīt varu. Ja? Tātad tad mēs no šī sava normālā apjoma, kas ir, lai mēs saglabātu svaru, mēs veidojam deficītu, nu, noņemam nost, piemēram, kaut kādus 20% un iegūstam, ka dienā tātad es varu skatīties droši tās diētas vai tās ēdienkartes piedāvājums, kas piedāvā ēdienkartes, ja, uz 1400 kalorijām dienā. Nu, redziet, cik vienkārši tas notiek aprēķināt, vai ne? Un katram šie cipari būs individuāli, bet, manuprāt, interesanti. Nu, lūk, pie pārtiks produktu izvēles vēl ir tāda ļoti brīnišķīga lieta kā luksofora princips, jo, kad mēs izvēlamies produktus, mums arī ne tikai kalorijas ir pareizās, nepareizās, jā, ne tikai tur vielas ir, nevis vielas, bet ir ogļhidrāti, olbaltumvielas un šķiedrvielas un tā tālāk, bet ir arī iespējams šos pārtiks produktus sadalīt, nu, tādās trijās tā kā grupās. Sarkanie, kam ir daudz ļoti kalorijas, ko maksimāli vajadzētu tā kā ierobežot vai labāk pat aizstāt. Piemēram, jā, visi, nu, visi ne visi, bet daudz zina, ka es gadu gadiem dievināju krējumu. Man bez krējuma nenotika neviens ēdiens, neviena ēdiena reizē, un es liku tādu dūšīgu, pamatīgu karot, man garšoja. Nu, tad tagad pusotru mēnešu laikā es esmu vienu reizi ēdusi krējumu, pielikusi krējumu karoti, visu pārējo laiku es esmu aizvietojusi jau patiešām uz grieķu jogurtu. Maizi maltajā gaļā mēs varam aizvietot, piemēram, ar drupinātiem puķkāpostiem. Nav jāliek baltmaize, lai uzceptu kotletes, jo gaļu tak mēs varam ēst, cīpulus varam ēst, burkānus varam ēst, visu kaut ko varam ēst. Maize nav labi. Ja?
negribam maizi likt klāt. Sadrupinam puķkāpostus un cepam gardākās kotletes. Nākamā produktu grupa ir tā, kuriem ir kalorijas no 100 līdz 150. Šo grupu, dzelteno grupu, var lietot, bet būtu vēlams vai svarīgi pat tā kā atšķaidīt šo ēdienu, ja, un papildināt arī ar produktiem no zaļās kategorijas, lai samazinātu kopējo ēdiena blīvumu. Ak, Dievs, vēl kaut kāds jēdziens ir. Izrādās, ka ir arī tāds ēdiena blīvums, un tas ēdiena blīvums norāda to, cik kalorijas, jeb kilokalorijas, ir vienā gramā ēdiena. Un šeit, nu, ir vislielākais šoks, kas daudziem arī var būt par to, ka tāpēc tik tiešām nav svarīgi ēst mazāk. Jo patiešām visbiežāk, kad cilvēki tieši ar lieko svaru, bieži arī ēd maz pēc apjomiem, bet es jau tā ēdu maz. Es jau tā ēdu maz, nu kur tad vēl mazāk, nu tad vispār es vairs neko nevaru ēst. Bet nav jau lieta, nu, iepriekš jums stāstīja, ka ir svarīgs apjoms, ja? Ka mums ir svarīgi to sāta sajūtu dabūt un aizpildīt kuņģi, lai mums atkal pēc stundas divām negribās. Bet tad tas ir labi, ja mēs aizpildām ar tātad ogļhidrātiem, šiem te vai ne tātad dārzeņiem un augļiem, bet nevis ar neveselīgām kaut kādām lietām, vai ne? Un tāpēc, jā, ir arī tāds jēdziens kā ēdienu blīvums, un ja cilvēks ēd maz, bet kaloriju ziņā ļoti piesātināt ēdienu, tas skaidrs, ka viņam nekas labs nav sagaidāms, vai ne? Un, lai nevajadzētu, jā, atkal sevi ierobežot, kaut kā meklēt konkrētas ēdienkartes, kā es zināšu, ko gatavot, un tā, ja, tad jau šī sapratne vien par šiem principiem, es ceru, ka arī jums patīk, ja, jo šie zaļie ir tie, ko var lietot gandrīz neierobežotā daudzumā, un, ja kādam liekas, ka tie noteikti ir tikai vai salāti vai dilles, tad nē, tur ir ļoti daudz dažādi produkti, ja, kā piemēram pākšaugi, putrājumi, vārītā veidā, arī es to nezināju, ka, piemēram, mainās vai svaigā veidā, vai vārītā veidā es apēdu to bietu vai burkānu, vai ne? Arī redziet, cik daudz veida gaļiņas ir veselīgas, gan vista, tītars, liesa tēļa gaļa, daudz zīvis un gandrīz visi jūras produkti ir ēdami vai ne, gandrīz neierobežotos daudzumos. Vai tad tas nav brīnišķīgi? Un tie tak nav tikai zaļumi un dilles un salāti, vai ne, kā daudz smējās. Un jā, ja vairāk ēd šos zaļo grupu produktus, tad var gadīties tā, ka apēdot pa 2 kilogramus zaļo šo produktu, mēs apēdam tikai, piemēram, 1000 kalorijas, vai ne? Nu, vai mums vajag uzreiz ēst tās 2 kilogramus zaļo produktu, tas tā, bet es vienkārši minu kā piemēru, ka ja ir tik ļoti maz kalorijas, un mēs varam aizpildīt kuņģi, tad tā ir atbilde tiem, kas nepārtraukti iet pie leduskapja un knakstās, atkal kaut ko gribās, atkal kaut ko gribās, un atkal kādu saldumiņu, un atkal kaut ko gribās, un tā tālāk, vai ne? Šim gan ātri pārskriež pāri glikēmiskais indeks. Ja, ka tā tad ir, tā tad mums iepriekšējais sadalījums - sarkans, dzeltens, zaļš, un ir tas glikēmiskais indeks. Kas tas tāds pa monstru? Tās ir augstas sāta sajūtas, tieši kā reiz produkts, par ko es runāju pirms tam, vai ne? Un tā tad galvenais, ja mēs vairāk ēdīsim šķiedrvielas, ja mēs vairāk ēdīsim olbaltumvielas, tad mēs gandrīz droši varam pasargāt savu ķermeni no tā, ka tievējot tas neņems no mums nost muskuļa masu, ja mēs ar olbaltumvielām viņu tā kompensēsim, vai ne? Un pat neievērojot gandrīz neko, bet ja mēs tātad 1,1 gramu olbaltumvielas lietosim uz kilogramu, pretēji kā 0,7 uz kilogramu,
Nu, tātad, ja mums šodien mēs lietojam apmēram, piemēram, 0,7 gramus uz kilogramu savu ķermeņa masas, jā, olbaltumvielas, un ja mēs pāriesim, palielināsim olbaltumvielu daudzumu savā racionā, jeb ēdienkartē, jau mēs varēsim redzēt rezultātus. Un es esmu pārliecinājusies, ticiet man, nav viegli katru rītu apēst 2 olas un vēl daudz, visu kaut ko vēl citu. Labi, nav tā, ka pilnīgi katru dienu sēd tās 2 olas, ja es arī šādi ēdu tur avokādo un kaut ko citu, bet vienkārši to, ka tās olbaltumvielas ir jāēd daudz, bet ķermenis toties priecājas. Nu, vai tad arī man nav prieks parūpēties par sevi un baudīt šo brīnišķīgo sajūtu, vai ne? Nu, lūk, un kur tad ir tā zelta atkal atbilde? Atbilde slēpjas tajā, ka 1 kilograma muskuļu uzturēšanai organisms mūs tērē 13 kilokalorijas. Savukārt 1 kilogramu tauku uzturēšanai tikai 4,5 kalorijas. Pie kam daudzi iespējams arī nezināja vai nezin to, ka kolagēns arī ir olbaltumviela. Tātad mēs varam papildus vēl noteikti uz regulāru pamata ikdienā lietot papildus vēl kolagēnu klāt, jo kolagēns arī palīdzēs mums ādai dabīgā veidā sarauties, tad, kad mēs zaudēsim tos kilogramus vai ne. Jo pretējā gadījumā, ja tas notiek ļoti ātri, strauji un bez papildus kolagēnā atbalstā, tad iespējams mūsu āda var nokarāties. Protams, kad ir arī svarīgi audzēt it kā muskuļu masu, vai vismaz nevis audzēt, bet uzturēt esošo muskuļu masu, lai tā neiet zudumā, vai ne? Un te tad arī pa tiem ogļhidrātiem un šķiedrvielām, kā sarežģītie ogļhidrāti arī ir mūsu draugi. Un tikai tādas niansīti, kas zināšanai, ja dārzeņi svaigā veidā, tās ir šķiedrvielas. Savukārt, ja tie paši dārzeņi ir izvārīti vai sautēti, tie pārvēršas jau par sarežģītiem ogļhidrātiem. Lūk, tāpēc arī man nekādīgi iepriekš nebija skaidrs, tad kas ir šķiedrvielas un kas ir ogļhidrāti, vai ne? Jā, un ja termiski mēs šos dārzeņus apstrādājam, tad tie zaudē šķiedrvielas. Un atceroties to, jā, kādam tad ir jābūt mūsu tam Harvards uzturu šķīvim, veselīgam, protams, kad 50% pusi no šķīva mums ir tātad šķiedrvielas, un tāpēc, ka mēs, nu, nezinu, varbūt tās kādam ir vienkārši svaigā veidā daudz dārzeņus, salātus, apēst katru dienu, katru reizi, jā, katrā bez mazvai ēšanas reizē. Man tā neizdodas, tāpēc arī šķiedrvielas es papildus uzņemu, protams, arī no Duolaifa, jā. Tāpēc es saku, es nevaru iedomāties, kā es varētu nu, man grūti teikt, var jau būt, ka bez Duolaifa arī varētu sasniegt tādus rezultātus, bet, nu, man liekas, ka es vēlāk padalīšos tieši konkrēti, kuri bija mani produkti, kurus es lietoju, tie bija tikai 5. Tad tālāk ogļhidrāti arī sarežģītie, tā tad var būt arī vārīti dārzeņi, lasam augšā, ja, jo vārītā sautētā veidā dārzeņi pārvēršas par ogļhidrātiem sarežģītajiem, ja. Tad olbaltumvielas neapmierinamies tikai un vienīgi ar oliņām, jā, bet arī iekļaujam dzīvnieku izcelsmes, tātad gaļiņu ēdam, un, protams, arī uzņemam taukus. Tauki ir vajadzīgi, nevar atteikties no taukiem. Savukārt, kas attiecas uz ūdeni un padzeršanos, vēlams padzerties ir pirms ēšanas, bet ne ēšanas laikā. Un arī 30-40 minūtes pēc ēšanas nē, lai organismam pašam ļautu sagramot visu vērtīgo, ko tas ir uzņēmis, un nešķaidīt papildus ar ūdeni, lai jau tā kuņģa skābīte un visi vajadzīgie procesi organismā mums notiek dabīgā veidā. Un par regularitāti. Protams, mēs jau zinām, ka ļoti bieži daudzos momentos mums saka, ka vajag regulāri, jebko vajag regulāri. Regularitāte ved uz rezultātu, ja?
Bet kā tad, lai sev it kā piespiež? Jo mēs jau sākumā runājām, ka pirmais ir mērķis un galvenais mums jāatrod ir motivācija priekš sevīm, kāpēc, ko es iegūšu, kāpēc man ir svarīgi atgriezties pie sava veselīgā svara un palīdzēt savam ķermenim vairāk nemocīties, nespīdzināt viņu vēl jo vairāk, ja tas saistīts ir arī ar ļoti lielu veselības risku, vai ne, ko mēs varam nodarīt. Un tad, ticiet man, pie tā vienkārši var pierast. Sākam no sākuma darīt, pierodam, un pēc tam jau šī kļūst par mūsu regulāro ikdienu, un pat nesaprotam, kā mēs dzīvojām pirms tam. Un savukārt, ja mēs it kā visu darām pareizi, bet nav rezultāta, tad jāskatās, vai tiešām porcijas nav pa liela. Kā es jums teicu, mēs kā varam salikt veselīgo savu šķīvi, bet ja tā porcija ir gigantiska, jā, tad arī pa daudz. Iespējams, ir jāpārskata un vajadzīgs lielāks kaloriju deficīts. Varbūt mēs vienkārši ēdam tik daudz vai nerēķinam pareizi, kas ir mūsu tātad tajā robežā, kad mēs vienkārši nezaudējam, ne pieņemamies svarā, vienkārši noturam savu šo svaru, ja. Un, ja gribam, nē, man vajag vismazāko kaloriju diētu, tad tagad jūs saprotat, kāpēc nevajag noteikti mazāko kaloriju diētu. Jums nav sev jāspīdzina un jāmoka. Mēs varam sev nodarīt pāri daudz vairāk, nesaprotot, kāpēc ir mums vajadzīgas uzturvielas, tauki un tā tālāk. Un, ja mēs ēdīsim ļoti maz, tad mēs tikai iedzīvosimies ļoti lielās veselības problēmās. Jā, pat ja no sākuma mēs notievēsim, jā, bet tad gan tas nebūs veselīgi un noteikti ne ilgtermiņā. Vēl akcentiņi, ja gadījumā kaut kas nav, tātad iespējams nepareizi aprēķināts vajadzīgās kalorijas, par maz tiek lietots ūdens, miega trūkums vai kvalitāte, fiziskā aktivitāte, vai tiešām iespējams ir parādījušās kaut kādas veselības problēmas, vai ne? Un vēl tāds moments, kā mēs varam uz laiku arī izvēlēties lielāku it kā šo kaloriju deficītu un pat līdz 20 līdz 40%, jā, bet pamīšus tad viņi mainās tur tā, ka pa dienām. Un ir arī tāds tā kā špikerītis, ka, ja gadījumā mēs negribam katram dārzenim, katrai maltītei mērīt, ja, un tur svērt, cik tur tās kalorijas, tad iespējams kādam no jums var derēt arī izveidot populārāko produktu, tādu tā kā sarakstiņu, kas mums visvairāk garšo. Man garšo tas. Es tikai tiem produktiem, ko es visbiežāk ēdu, ko es lietoju, es atrodu, cik viņiem ir kalorijas, salieku kopā, ar ko es varu sakombinēt, kas man jāpieliek klāt, iespējams, ja, kas man iespējams jānoņem nost, un tādā veidā mēs varam tikt pie brīnišķīgām savām receptēm, apzināti ēdot to tik daudz, cik mums ir vajadzīgs, tad, kad mums tas ir vajadzīgs, un tādā garā, ja? Un tāpēc arī šeit ir arī tādi vidējie pieņēmumi, ka, piemēram, dārzeņiem vidēji mēs varam rēķināt 40 kalorijas, augļiem 50, izņemot, redziet, avokādo vispār ir gandrīz jau 200 kalorijas, ja? Zivs un jūras produktiem ir 100, vistai, tītaram un teļagaļai arī 100, vārītiem putrājumiem, pākšaugiem 100, aplietiem putrājumiem 50 tikai, jo tie nav vārīti vai sutināti. Savukārt piena produktiem biezpienam 40 kalorijas. Visi šie daudzumi ir uz 100 gramiem. Tātad visi šie dati ir produktam uz 100 gramiem, cik ir kalorijas. Ja? Un tā tālāk, tā tālāk. Un tātad, ja mēs šo sapratīsim, viss, nu, galvenais atliek arī vēl ievērot, ja? Tad mēs notievēsim, bet atceramies, ka notievēt un svara samazinājums nav mūsu mērķis, tas mums ir papildus bonus tikai, pārējot uz apzinātu, veselīgu, ja, tātad šo te ēšanu. Bez badošanās un bez fiziska sporta ļoti spēcīga, ja teiksim tā.
Un šeit arī ir kāds resursu ķermeņa masas indeks, kur jūs arī varat ierakstīt savus datus, tātad kalkulātoru, kur var aprēķināt ķermeņa masas indeksu. Un tur ir ļoti laba sadaļa pārtika, kur jūs varat sākt rakstīt vienalga kādu savu mīļāko pārtikas produktu un izrakstīt ārā kalorijas priekš tiem, kam gribās skaitīt. Es vēl joprojām neesmu sākusi skaitīt, sapratu, man par to ir, bet es lieku bez tomēr tādas skaitīšanas, ja? Nu, lūk, svarīgas niansītes. Noteikti nedrīkst izlaist brokastis, un īstenībā nevajadzētu izlaist nevienu no ēdienreizēm, un mums māca, ka nav pareizi ēst intuitīvi, jo daudz arī māca, ka tagad ir modē intuitīva ēšana, nu, tad mums mācīja par to, ka tajā brīdī, kad tu jau gribi ēst, organismam jau ir stress. Un līdz ar to nedrīkstam aiziet līdz tam, ka mums jau gribas ēst, un tad tikai mēs sākam kaut ko skatīties un meklēt leduskapī, ko tad mēs varam tā kā sakombinēt kopā. Tad, kā jau es minēju, nedrīkst lietot pārāk daudz eļļas, pat ja tā ir olīveļļa, jo tomēr tur ir daudz kalorijas. Ja? Un, ja vēl pie veselīgiem tādiem momentiem saka, ka riekstus ir veselīgi ēst, tad riekstus lielā daudzumā noteikti nevajadzēja teikt, tās ir kārtīgas, rīktīgas, īstenas kaloriju bumbas, nu nerunājot, protams, arī par cukuru transtaukiem, ko satur konditorijas izstrādājumi cepumiņi un tādā garā, ja? Nu, lūk, tā kā, un arī sportošana bez pareizas sēšanas nedarbosies. Staigāšana, protams, ir ieteicams sākt katram. Es arī esmu tomēr sākusi. Ne tādā līmenī, kādā man gribētos, jā, bet nu, visam ir sākums. Cilvēku mīļie man pagājusi tikai pusotrs mēnesis, jā, bet es jau priecājos par rezultātu. Es domāju, nu, uh, septembrī būs vēl daudz labāka. Un atceramies, ka ja pirms tam mēs neko neesam darījuši, mēs nedrīkstam nemazam sportot. Drīkstam sākt tikai staigāt. Sākt kaut vai ar maziem solīšiem, ar mazlietiņu, bet katru dienu regulāri. Varam arī, nu, teiksim, kaut kā kādām dējām, peldēšana, riteņbraukšana vai kas nu kuram patīk. Mums, piemēram, ar vīru patīk lasīt sēnus. Mēs kilometrus nostaigājam arī lasot sēnus mežā, ja, ka pēc tam grūti pavilkt kājas. Tā kā, kas nu kuram nozīmē šo fizisko aktivitāti, vai ne? Un šeit es solīju arī padalīties ar tiem produktiem, kas man noteikti palīdzēja. Kaut gan noteikti, protams, uzsvers ir uz ūdens daudzumu, stresa līmenī, ja, un galvenokārt arī režīmu. Vēlama, manuprāt, ir šī svara un ēdienkartes dienas grāmata. Daudz gan saka, ka viņiem tāda nepatīk pildīt. Man ļoti patika un palīdzēs pilnīgi katru rītu svēros, katru reizi piefiksēju svaru savu, noteikti nevis tas, ka vienā laikā, bet pēc ēšanas, pēc glāzes silta chlorofila un pēc tam, kad es esmu tā kā bijusi labierīcībās, ja? Uzreiz pēc tam kāpju uz svariem un sveros vienalga, vai tas ir 7 vai 8 no rīta, bet pēc noteiktā procesa. Pierakstīju un man ļoti patika redzēt to un arī katru savu ēdienreizi fotografēju priekš sevīm, lai piefiksētu, kas bija tas, piemēram, ja nākamajā dienā, nu, pieņemsim, ja man ir 77 kg, nākamajā dienā man ir 77,6 kg, tad man jāsaprot, 600 grami nākuši pa vienu dienu klāt, ko es pagājušajā dienā ēdu, ko es tādu darīju, kas varēja radīt, piemēram, šādu svaru pieaugumu. Ja? Lai es varētu kontrolēt, teiksim, tā šo procesu. Nu, un, protams, ka lielais jau sasniegums jau bija tad, kad, kā es teicu, jā, kad es teicu, jau tad, kad būs mazāk pa 80, kad būs jau 79, jau es jau būšu laimīga, protams. Tagad, kad man ir jau 76, un kad es zinu, ka 70 ir mana robeža, jā, tā tad līdz manam veselam svaram ir mazāk palicis nekā bija iepriekš, nekā es jau pusotru mēnešu laikā esmu jau paveikusi. Līdz ar to nav obligāti jātiecās uz svaru samazināšanu, ja, bet uz veselīgu tātad šo te apzinātēšanu. Nu, un jā, chlorofils man palīdzēja tātad no rīta.
siltā glāzē. Vēl viņu sauc par zaļām asinīm un tā tālāk. Vairāk var palasīt arī mājaslapā, kluba mājaslapā dokluba.info vai arī, jā, MyDuolife, nu, Duolife mājaslapā arī tā skaitā, jā, par visiem produktiem var aprakstīt, aprakstīņus izlasīt. Tad es lietoju probaktilārdī, kas ir bezgalīgi svarīgs atbalsts mūsu zarnām. Nevelti es tieši to sadaļu par izvadīšanu un zarnām arī biju tā kā uzsvērusi, ja, jo man liekas, ka ja man vajadzētu sākt ar vienu no šiem produktiem, iespējams tas būtu probaktilārdijas šodien ar šodienas domāšanu. Iespējams nākamais būtu šķiedrvielas fibers. Iespējams, vienkārši man jau tas chlorofils tik ļoti garšo, ka man liekas, ka es bez chlorofila jau vairs nevaru. Bet, jā, šobrīd es saprotu, ka tieši zarnām, tieši probaktilārdija un fibers ir visvērtīgākais. Tad regen oil ir šī tā zelta eļļiņa, bezgalīgi svarīgā, kur ir 13 augstas spiestas, manuprāt, eļļas vai cik tur bija. Un elektrolīti pa vidu, tas ir tas, ko es teicu, ko es lietoju, ko es dzeru. Arī ikdienā, protams, ne tikai elektrolītus, arī Q10. Arī lietoju, vienot sakot, visu kaut ko, bet šie tieši bija tie, ko es uzskatu, kas palīdzēja man tieši šajā ceļā. Un te ir tāda dolaifā lieta, ka, jā, tas ir internetu veikals, bet vienkārši ir trīs veida cenu kategorijas, ja? Tātad, ja mēs pērkam kaut kādu vienu chlorofilu, mēs varam aiziet, nopirkt vienu chlorofilu, pasūtīt, par piegādi samaksāt vēl plusā klāt 11 eiro, un mēs to varam iegādāties par parasto veikalu cenu, vai ne? Taču, ja mēs tā kā pirmo savu pirkumu veicam noteikti vismaz 250 punktu apmērā, tad mēs iegūstam privileģēta klienta statusu ar tiesībām, sākot jau ar otro pirkumu, iegādāties šos produktus nevis pat šeit kā ar 15% atlaidi, bet jau no nākamā pirkuma iegūstam iespēju jau iegādāties jau ar līdz pat 30% atlaidi. Tā kā, manuprāt, tas ir ļoti izdevīgi. Tas ir ļoti veselīgi, vai tas piespiež jūs iegādāties šos produktus atkal, katru mēnesi, katru mēnesi? Noteikti ne. Galvenais, lai nezaudētu šo privileģētā klienta zemāko cenu, ja, tad nevis privileģētā klienta, bet kluba biedri it kā zemāko cenu, tad vismaz reizi gadā ir jāveic atkārtots pirkums, kaut vai nopērciet vienu kolagēnu pudeli, ja, un jums atkal jau jūsu šī te atlaide turpinās saglabāties, ja jums nav jāiegādājās visu laiku, visu kaut kas katru mēnesi. Ir arī dažādi citi šie te komplektiņi, kas tiek piedāvāti, ja gan svara kontrolē, redziet, holesterīna līmenim, cukuru līmenim, it kā savādākas kombinācijas. Es padalījos ar savu kombināciju, kompānija piedāvā savas kombinācijas, ja. Tagad vēl kaut kādas jauni tie detoks komplekti ir iznākuši, taču, ja paskatāmies, tad arī šeit gan vienā, gan otrā ir, ja, chlorofils, šeit it kā nav. Fibers ir visos trīs komplektos, jā, zelta eļļa arī, regenoils ir pilnīgi visos, jā, tā kā, jā, es gan teicu, ka es sāktu noteikti ar to probaktilārdī, šeit viņš it kā nav nevienā no tām vietām, bet, laikam varbūt tad iespējams var sākt ar fiberu un zelta eļļu. Tas ir kā, katrs vēlas, jā, bet fakts ir tāds, ka izvēle pietiekami liela. Kluba mājaslapā var izlasīt arī do klubu info. Tā tad ir sadalīta gan produktu veselībai, gan skaistumam, var palasīt arī ļoti daudz atsauksmes. Ļoti, manuprāt, vērtīgs resurs, kur smelties informāciju papildus, kamēr mēs vēl domājam, izskatām, pētam un izdarām savu izvēli. Un noslēgumā aicinu atcerēties mums visiem par mūsu motivāciju, dēļ kā mēs īsti sākām.
Ja, šo apzinātu ēšanu, lai mēs varam justies labi, pacelāti, apmierināti, neradām sev noteikti nekādus stingrus un striktus ierobežojumus, un pietiks, ja mēs saglabāsim līdzsvaru 80 pret 20, kur 80% ikdienā mēs ēdīsim pareizi, apzināti, un 20% gadījumā atļausimies mazliet arī pagrēkot, ja? Jo arī šī pusotra mēneša laikā es vairākas reizes esmu pagrēkojusi, ja? Gan sanāca, gan ar alkoholu, gan ar kūku, torti, ja, ko tur liekties, jo tāpēc, ka svētki, svinības, kopīgas kaut kādas lietas, nu, kā es teicu, arī jaunos kartupelīšus, tas arī tomēr ir pagrēkojums, ja. Tā kā, bet vienkārši var, bet es apzinos, ko man tas tā kā atkal kāda ir mana skaistuma un veselības cena, teiksim tā, ja. Nu, lūk, un, jā, ja vēlies, lai es tevi atbalstu, aicinu sazināties ar manīm, lai kopā mēs varam iespējams piemeklēt, kādi Dolaifa produkti tieši tev varētu būt noderīgi. Un, ja arī tu gribi pirmajā mēnesī noteikti līdz tiem 6 kilogramiem nomest svaru, tad noteikti sazinies lūdzu ar mani. Es vēl neesmu nutriciologs, jā, un līdz ar to es, protams, ka es nevaru nepārdot savus pakalpojumus, ne kaut kādā tādā veidā, bet saprat man par to ir. Un vienkārši varu palīdzēt, atbalstīt arī tevi, piemeklēt speciālas ēdienkartes, atbilstoši tavām nepieciešamām kalorijām, mīļākajiem produktiem un tādā garā. Ja es to visu drīkstu darīt, pabrīdinot, ka es vēl tikai mācos, ja? Un tici man, tā nav tikai svara zaudēšana, tas pat tiešām ir jauns dzīvesveids. Tāpēc, jā, ja vēl neesi pievienojusies, tad pievienojies bezmaksas Telegram kanālam atpakaļ pie sevis dvēseli ķermeņa prāts. Kā to var izdarīt? To var izdarīt caur anketiņu. Jo man nav svarīgi, lai man tur būtu 1000 vai 100, nu, nevis apmeklētāju, bet dalībnieku. Es gribu, lai mums tomēr ir mazliet tāda, nu, intīmāka, ne intīmāka gaisot, nu, lai es zinu, tā kā likteņa matricas speciālists, arī kādi cilvēki vairāk pie manīm pievelkās, piesaistās, ja kādiem cilvēkiem es esmu tā kā interesanta, nu tās tā kā iepazīšanās moments. Tur ir arī dažādi jau tie PDF materiāli noderīgi, ja gan par tiem gliķēmiskiem indeksiem, gan sarkanām, zaļām un dzeltenām produktu grupām. Tā kā šodien saku paldies, uz tikšanos kādreiz kaut kur, kaut kad iespējams, vai nu kādā no nākamajiem webināriem, vai iespējams jau manā tātad Telegram šajā kanālā. Saku paldies, ceru bija noderīgi. Jauku vakaru! Ata!